Sveiki, mīlīši! Ir gandrīz jau pienākusi gada izskaņa, un šis būs pēdējais lasījums, ko es jums veidoju šajā gadā. Un šis ir lasījums par tavu nākamo gadu, 2025. Palūkosimies, ko sagaidīt no nākamā gada. Ļoti dziļi neiesim, bet es domāju pietiekami, lai sajustu apmēram to enerģiju, saprastu galvenās tēmas. Tātad šeit būs 3 kristāli. Katrai grupai savs. Tātad 1. grupa, 2. grupa un 3. grupa. Sajūti, kurš kristāls tev šobrīd uzdāv visvairāk, pie kura tavuprāt rodama ziņa tev par tavu 2025. gadu, un kad būsi izvēlējies, kā vienmēr video aprakstā atradīsi grupu laikus, un tad jau tiksimies pie tā lasījuma. Sveiki, mīļā 1. grupa! Tātad izvēlējies šo oranžīgi sārto kristālu, un šis būs tavs 2025. gada lasījums. Mums ir šeit 4 kāršu čupiņas, nelielas, un katra no šīm čupiņām simbolizē vienu ceturksni gadā. Tātad šis būs 1. ceturksnis, 2., 3. un 4. Un sāksim ar pirmajiem 3 mēnešiem tavā gadā, tātad no janvāra līdz martam. Kārtas mums nav ļoti daudz, jo es baidos, ka citādi šis lasījums būs bezgala garš. Galvenie, tātad mēs mēģināsim saprast tās galvenās noskaņas, galvenās tēmas, kas būs katrā šajā gada ceturksnī. Pirmā kārta mums ir courtship. Tas varētu būt labi. Īstenībā es apstīšos visas kārtas un tad pakomentēšu. Tad mums ir temperance, jeb mērenība. Wow! 2 kausi! Fantastiski! Un mums ir commitment. Nu, es nezinu vēl vairāk, tā kā vēl uzkrītošā kārtas nevarēja pateikt. Nu, ļoti izteikti te ir stāsts par vai nu attiecībām, vai saistībām. Courtship tas būtu, nu, principā tāda kā iešana uz randiņiem, ja mēs runājam par attiecībām. Būšana kopā ar otru. Un šeit ir 2 dūjas un sirsniņi, un šeit ir 2 kausi, 2 būtnes sadošās rokās. Nu, ļoti izskatās pēc attiecībām, pēc vai nu otrās pusītes atrašanas, vai satuvināšanās, vai varbūt nākamā soļa spēršanas attiecībās. Ļoti pozitīvi, ļoti skaisti. Ja tev šis ir aktuāli, ja tev vai nu tu gribi attiecības, vai tev ir attiecības, un tu vēlies tajās spērt nākamo soli, vai tās ir laulības, vai tie ir bērni, vai tā ir kopīga ievākšanās jaunā vietā, vai tie ir mājdzīvnieki, kaut kāda uzņemšanās, kaut kādi kopīgi pienākumi. Es teiktu, ja tu to vēlies, bet baidies, tad šis būs tas periods, kad nu, tā kā uzdrīkstēties un kad tas viss tev diezgan forši izdosies. Un mēs varam arī runāt par to, ka tas vienkārši ir plānā. Tas ir plānā, tas ir laiks, kad augs un zels un plauks tavas attiecības. Ja tas nav stāsts par romantiskajām attiecībām, ja tev tas neinteresē, ja tas nav tev pa ceļam, tad te varbūt arī stāsts par cita veida saistībām.
Tās varētu būt saistības, ko tu uzņemies pats pret sevi, jo šī mērenības kārta man liek domāt arī par tādu tā kā pašdisciplīnu, teiksim. Un bieži vien arī ir tā, ka, kad sāks jauns gads, mēs uzņemamies kaut kādas jaunas lietas, piemēram, es tagad iešu uz sporta zāli, vai tagad es ēdīšu veselīgi. Es teiktu, ka patiesībā šis arī būs, šie pirmie 3 gada mēneši, būs tas laiks, kad tev nebūs grūti noturēt šo solījumu sev. Tu sev apsolīsi, es tagad ēdīšu veselīgi, un tev būs viegli pie tā arī pieturēties. Būs lielāka uzņēmība, būs lielāka ticība, un es teiktu, ka ir tiešām arī pamats ticēt, ka izdosies. Vienalga, vai tas ir par attiecībām, vai varbūt tas ir kaut kādas biznesa attiecības, varbūt tas ir šis otrs cilvēks ir tavs sadarbības partneris, ar ko jūs kopā kaut ko uzsākat. Arī šeit es teiktu, ka abas puses būs ieinteresētas sadarboties, virzīties uz to mērķi, un būs tā vīzija skaidra, un būs tā sajūta, ka tas ir izdarāms, tas ir sasniedzams. Un es teiktu, arī abas puses spēs uzņemties atbildību. Nebūs tā, ka viens tikai stiepj to smagumu un atbildību, un otrs kūkodams staigā apkārt. Abas puses spēs atbildīgi iesaistīties šajā. Lai kas tas arī būtu, vai tās ir attiecības, vai tas ir jebkāda cita veida saistības. Un ja tiešām te nav stāsts par otru cilvēku, tad tās ir tavas saistības, ko tu uzņemies, lai uzlabotu savu dzīvi, saistības pret sevi pašu. Lai kas tas arī būtu, tam būs auglīga vieta un vide, kur augt un tiešām radīt augļus. Šis varētu būt arī labs laiks, kad spērt fiziskus soļus savu sapņu realizēšanā. Respektīvi, ja tev ir kaut kāda vēlme bijusi iecer, un tu neesi varējis ilgu laiku saņemties, tam pievērsties un tā kā to izdarīt, bet tu zini, ka tu to tiešām gribi, tad šis varētu būt tas laiks, kad saņemties un spērt tos solīšus un virzīties uz priekšu. Jo man liekas, ka tas, ko tu gribi, tam būs forši pamats zelt un augt un plaukt un tapt par kaut ko taustāmu, materiālu un brīnišķīgu. Ļoti foršs sākums. Man patīk, cik ļoti visas šīs kārtas runā par vienu tēmu. Labi, tad apskatīsimies otro ceturksni. Diezgan dinamiski mēs virzamies uz priekšu. Mums ir bērns. Tad mums ir 8 zobeni. Zobenu pāšs. Brīvība. Ok. Te mums ir vispār ļoti interesanti. Šeit ir 8 zobeni, kur šis cilvēks ir tādā tā kā sprostā, varētu teikt, ieslodzījumā, un arī šeit ir brīvības kārtas, bet šis cilvēks, pastīsimies tuvāk. Šis cilvēks ir būrītī, bet šī spāre nes atslēgu. Es teiktu, ja mēs skatāmies secīgi, tad šeit ir, teiksim, tas pirmie 3 mēneši ir tā kā tāds hypes, tāda sajūsma. Yes, mēs darām, aiziet, viss notiek. Un otrajā gada ceturksnī ieslēdzās tādas tā kā šaubas, bailes, varbūt kaut kas sāk nedaudz tā kā pieklibot, bremzēt, bet es teiktu, ka galvenokārt tas, kas rada problēmas, ir nevis kaut kādi ārēji apstākļi. Viņi var, protams, manifestēties kā ārēji apstākļi, bet visdrīzāk tam par pamatu ir tavas bailes vai šaubas vai neticība. Jo bieži vien ir tā, ka mēs kaut ko daram un uzsākam, un viss tā kā ir sākumā forši, bet tad, kad rodas kaut kādi sarežģījumi, tad ieslēdzās
tā kā prāts sāk atkal sevi mūs apšaubīt un šaustīt un teikt, nē, bet es taču to nevaru, jo, teiksim, ja tas ir kaut kāds projekts un mēs to gribam, bet esam visu laiku atlikuši, tam jau ir kaut kāds iemesls, visdrīzāk, ka tās ir mūsu bailes vai neticība savām spējām. Un varbūt sākumā, kamēr viss iet gludi un ir tikai pats sākumiņš, mēs spējam tā kā nedomāt par tām savām šaubām un esam spārnos, jo ir jauns sākums, viss notiek. Bet tad, kad varbūt rodas kaut kādi pirmie sarežģījumi vai pirmās situācijas, kur ir jāizrāda iniciatīva un jāuzdrīkstās būt varbūt mazliet tādam uzstājīgākam vai ir jāpieņem kaut kādi lēmumi, tad var atgriezties šaubas. Un, manuprāt, šīs te kārtas, ja godīgi man ir sajūta, ka tu šajos 3 mēnešos stāsies pretī šīm šaubām un tiksi brīvs no viņām, jo tev ir gan šis ieslodzījums, kurš ir tavā prātā, jo zobeni simbolizē domas un prātu, un reāli šī būtne, kas ir starp šiem zobeniem, viņi jau var tā kā piecelties un aiziet, bet viņi to neredz, jo acis ir ciet, rokas ir aizsietas un ir sajūta, ka es esmu bezizējā, bet patiesībā brīvība tepat vien ir. Un es domāju, ka tu ieraudzīsi to, ka tie ir tikai zobeni, respektīvi tās ir tikai tavas domas, kas tev traucē. Un tu pārvarēsi savas bailes. Un te ir bērns, kas ir tik interesanti, jo mēs šeit runājam par saistībām, un bērns varētu būt viena no tām saistībām, teiksim, ja ir attiecības un pāris izlem, mēs gribam bērnu, tad tas var radīt arī lielu stresu un šaubas, vai es tikšu galā, vai es mācēšu. Bet šīs bailes tiks atrisināts. Te varētu būt stāsts ne tikai par īstu fizisku bērnu, kā atvasi, tavu atvasi, vai nezinu, kādu tuvinieku atvasi, bet te varētu būt stāsts arī par tavu iekšējo bērnu, ka tavs iekšējais bērns ir tas, kurš tev palīdz pārvarēt šīs bailes, jo var gadīties, ka tas, ko tu šeit sāc realizēt, tas patiesībā tā ir dāvana tavam iekšējiem bērnam. Respektīvi, ja tavs iekšējais bērns sapņo, ilgojas pēc stabilas ģimenes, mīlošas ģimenes, un tad tu veido attiecības ar otru cilvēku, un sākumā viss ir forši, un tad varbūt ir kaut kāds strīds vai kaut kāda neskaidrība, un tev riktīgi paliek bail, un tad tas savs iekšējais bērns saka, bet tas ir tas, ko mēs gribējām. Mēs varam tikt ar šo galā, un mēs varam cīnīties par savu laimi, un viss būs kārtībā. Man liekas, tavs iekšējais bērns tevi mierinās un iedrošinās nebaidīties un turpināt iet pretī tam sapnim. Un, ja tas varbūt neizspēlēsies tā, tad šis te konkrētais gabaliņš no tā lasījuma ir kā tāds aicinājums atcerēties par savu iekšējo bērnu. Un, teiksim, tad, kad prāts sāk pārāk tevi mocīt un izvirzīt visādas šausmīgas idejas par to, kā tur noies greizi un cik es briesmīgi pateicu un kāds es nejauks un neveiksmīgs un kāds vēl, tajā brīdī atgriezties tajā bērna, atcerēties, kāds tu biji kā bērns, ka tev likās, ka jebkas ir iespējams, ka pasaule ir brīnumaina vieta, ka tu pats biji brīnums. Tu vēl, protams, esi, bet man liekas, mēs tik bieži aizmirstam to, cik mēs esam brīnumaini. Atgriezties tajā bērna tīrajā esībā un caur to vadīties, caur to virzīties uz priekšu. Un es domāju, ka tas bērnišķīgums un tāda rotaļība un arī paļāvība lielā mērā, jo bērni, man liekas, tik ļoti, ļoti paļaujās, ka pasaule par viņiem, ka cilvēki, viņu cilvēki par viņiem parūpēsies, ka viņiem viss būs labi. Un tāda bērna paļāvība tev ir arī, tā ir tā lieta, kas tev palīdzēs tikt cauri šim. Es teiktu, ka es to redzu kā tādu mazu slieksnīti. Tu ej pa tādu gludu grīdu, un tur pēkšņi ir slieksnītis.
Un es domāju, ka tev nav problēma tam slieksnim pārkāpt pāri, bet tas slieksnīts tevi triggerēs un tev sāksies, ak, Dievs, ja nu es paklūpu. Kaut gan viņš nav tik liels, tu mierīgi varētu pārkāpt pāri. Jā, pārkāpšana, protams, prasa ekstra piepūli. Tu nevari šļūgāt uz priekšu, tev ir kaut kā jāmaina, varbūt sava trajektorija, kā tu liec kājas. Kaut kas ir bišķiņ jāpamaina, bet tas nav nekas neiespējams. Tas, kas to padara sarežģīti, ir tavas domas. Un es vienkārši gribu, lai tu nesabīsties par šo otro ceturksni, ka tas nebūs nekas šausmīgs. Tavas domas to varbūt mēģinās tādu pavērst, bet tu tiksi tam cauri, un tu ne tikai tiksi tam cauri, bet tu arī iemācīsies neļaut šīm domām sev traucēt. Un pat, ja nākamreiz atkal parādīsies kāds slieksnis, tu to tev nebūs tā, ka, ok, nē, šis ir pasaules gals, tu spēsi ar to viegli un skaidri tik galā un tā kā virzīties uz priekšu. Tas neliksies kaut kas briesmīgs. Jā, tā kā tas ir otrais ceturksnis, tātad aprīlis, maijs, jūnijs. Tas laika periods. Palūkosimies tagad uz trešo ceturksni, kas ir jūlijs, augusts, septembris. Mums ir oficiāla persona, miers, imperators, oho, un 6 zobeni. Wow, ļoti interesanti, ļoti... man tāds ir, ka man bišķi vajag kontekstu. Kaut kas notiks. Ok, es dzirdēju, tu izvēlēsies mieru. Pirmkārt, oficiāli persona imperators, manuprāt, viņi tā kā runā par vienu un to pašu personāžu. Un man šķiet, ka tas neesi tu. Viens no šiem neesi tu. Varbūt šis. Man liekas, ka tā oficiālā persona tā kā... nē, varbūt. Ok. Labi, es tagad ieraudzīju 2 dažādus scenārijus. Viens variants, vai šī oficiālā persona ir kāds cits, kurš ienāk tavā dzīvē un tā kā mēģina to virzīt pēc viņu interesēm, viņas interesēm. Un tu izvēlies mieru. Un es ņemot vērā, ka te ir 6 zobeni, es teiktu, ka miers droši vien ir virzīšanās prom no šīs situācijas, ka tu pasaki nē, paldies, ka tu neiesaisties kaut kādās sarunās vai kaut kādās darījumos ar šo oficiālo personu. Jā, principā tev kaut kas tiek piedāvāts, bet tu saproti, ka tu to varētu pieņemt, un varbūt tas pat izklausās ļoti prestiži un ļoti interesanti, un es tagad varēšu darīt to un to, bet realitātē tu saproti, ka tas tev nolaupīs mieru. Principā tu iegūsti brīvību, tu iegūsti mieru šajā otrajā ceturksnī, un tad kaut kas ierodas un saka, hei, gribi atkal tapt ieslodzīts. Varbūt tas netiek pateikts, bet tu saproti, ko tev tāda atbildība vai tāds kaut kas, ko šis cilvēks piedāvā, tu saproti, ka tas tev nolaupīs mieru, un tu šoreiz izvēlies mieru. Un varbūt agrāk tā starpība bija tāda, ka tu tā kā pakļāvies tam spiedienam, jo tev likās, ka tā būtu pareizāk. Un tagad tu saproti, ka nē, es to negribu, man tas nav nepieciešams. Jo 6 zobeni ir tā lēmuma pieņemšana, nē, es to negribu, es virzos prom. Kas ir, manuprāt, ļoti skaisti, bet es teicu, ka es redzu 2 scenārijus. Otrs scenārijs varētu būt tas, ka tu tā kā dzīvo savā tajā skaistajā miera enerģijā, un tev pēkšņi tā tiek kaut kas piedāvāts. Es domāju, ka tas tāpat būs kaut kas no ārpuses, kas tā kā mazliet sapurinās to tavu trajektoriju, nezinu, to virzību tavu. Un es teiktu, otrs scenārijs tāds, ka tu kļūsi par imperatoru.
tad varbūt tā vienīgā atšķirība šeit ir tas, ka kā tu pasaki nē, vai tu tā kā vienkārši naktī aizlavies, kamēr tas otrs guļ, vai arī tu noliec kāju pie zemes un saki, nē, tas nav priekš manis. Es to negribu, un principā, es teiktu, tad tu esi imperators, otrs ir šī oficiālā persona, un jūs tā kā, tu parādi tajā brīdī, ka ar tevi nevar manipulēt, ka tevi nevar izmantot kā tādu galvinieku, nekā bandinieks. Es dzirdēju vārdu pawn, jo šahā ir tie bandinieki, bet es nevaru atcerēties, kā tas ir latviski. Jā, tā kā tu neesi bandinieks kāda cita šaha spēlē, tu esi karalis vai karaliene savā spēlē. Jo man liekas, kādam būs interese tavu enerģiju izmantot saviem mērķiem. Un tam pat nav jābūt kaut kam ļaunprātīgam, varbūt tev tiešām kāds no tīras sirds piedāvā darbu vai kaut kādu iespēju. Un kas tā kā ļoti brīnišķīgi, tikai tu saproti, ka tas nav tev, vai vismaz nav tev šobrīd, ka tu to nevēlies darīt, ka tu esi saguris, ka tev nav... Varbūt pat ne saguris, bet tu būsi saguris, ja tu to pieņemsi. Tas miers, pie kura tu tiki šajā 2. ceturksnī, un principā jau 1. un 2. tu par to cīnies, varbūt tas arī varētu būt kādam attiecību piedāvājums. Teiksim, ja tev bija stāsts par attiecību, vai tev ir jau partneris, vai tev jau ir saistības, varbūt tev ir kaut kāds biznes, un pēkšņi ienāk kāds un saka, es tev varu piedāvāt kaut ko labāku. Un zin kā, mūsu ego varbūt, vai kaut kāda mūsu prāta daļa saka, labs piedāvājums, tavai uzmetam to otru cilvēku, vai tās otras saistības, un metamies šajā iekšā, bet tā, es teiktu, tava intuīcija saka, nē, jo tas, kas mums ir tagad, ir ļoti skaists un foršs, un nav vērts to bojāt. Varbūt tas piedāvājums nav tā kā saistīts ar šīm tēmām, kas tev bija aktuāls 1. un 2. ceturksnī, bet tam noteikti ir saistība ar to, cik tu ērti jūties savā ādā, cik tu ērti jūties dzīvē. Es īstenībā izdarīšu šitā. Man patīk, ka te veidojas tāds tā kā aplis ar kārtīm. Jā, kaut kādā mērā tas būs neliels pārbaudījums tev par to, cik tu esi pārliecināts par sevi un cik tu esi pārliecināts par savām izvēlēm. Bet es domāju, ka tu izvēlēsies to, kas ir vislabvēlīgākais tev. Un es domāju, tu arī sapratīsi, ka tu esi kļuvis stiprāks ar to, ka tu spēji pārvarēt savas bailes, tu spēji pārvarēt savu nedrošību, tu esi kļuvis stiprāks un pārliecinātāks par sevi un stabilāks sevī pašā. Man liekas, tas vēl vairāk veicinās tavu pašpārliecību un es teiktu arī kaut kādu izdošanos tavā ceļā, lai kas ir tas, ko tu gribi paveikt vai sasniegt, tevis paša kaut kādas reakcijas un mijiedarbības, ko tu veiksi ar cilvēkiem, kas varētu tevi kaut kādā mērā izaicināt vai triggerēt vai tā teikt, pārbaudīt tevi. Šīs tavas mijiedarbības tev būs kā tāds apliecinājums, ka tu esi audzis, ka tu esi stiprs, ka tu spēj tikt galā ar izaicinājumiem un ka tu esi, ka tu mainies un ka tu stājies pretī savām bailēm. Tas ir brīnišķīgi. Tas ir tas, ko es tev redzu šajā periodā, kas ir jūlijas, augusts, septembris, un tagad pastīsimies uz gada izskaņu. Mums ir Message of Concern, zobenu karalis, 2 monētas. Mēs darīsim bišķi citādāk, šo mēs liksim te. Tur bišķi gaismas spīd, bet
Ārā ir tik tumšs, ka man vajag lampu. Mums ir truth, patiesība. Tūlīt visu sariktēsim, lai mums veidojas skaists aplis ap tavu 2025. gadu. Tā, to tagad nevar redzēt. Ok, viss ir redzams. Patiesība, 2 monētas, zobenu karalis. Message of concern, tā būtu tā kā ziņa, kur tiek izteiktas bažas, raizes. Ok, es teiktu tā, ka šis gads, šī gada tēma tev ir sevis tāda labāka iepazīšana un savu baiļu pārvarēšana. Šī ir tava gada tēma. Gada izskaņā tu sastapsies ar kaut kādu, šeit ir rakstīts patiesība. Var jau būt, ka tā būs patiesība, varbūt tā būs kāda atziņa. Es domāju, atziņa par sevi vai par pasauli, varbūt tā būs saistīta ar šo te rūpju pilno ziņu. Man negribas teikt, ka būs ļoti grūti, bet arī reizēs nevar īsti pateikt, ka būs super easy peasy. Šis būs kaut kāds izaicinājums tev. Izaicinājums, kurš principā ir nācis tāpēc, ka tu esi tam gatavs. Un izaicinājuma mērķis vai nolūks ir tev palīdzēt pārvarēt vai uzlūkot vēl kaut ko dziļāku, kam tu varbūt iepriekš vispār nespēji piekļūt. Jo ar mūsu bailēm un ar tām lietām, ar kurām mēs spējam tikt galā, spējam vai nespējam tikt galā, tur ir līmeņi, tur ir slāņi, teiksim, varbūt cilvēkam ir grūtības pieņemt, savu izskatu. Tas ir tikai piemērs. Un vispirms mēs sākam ar to, ka mēs sākam varbūt teikt pozitīvas afirmācijas. Un tas ir tas pirmais līmenis. Un tad, kad jau mēs sākam noticēt tām afirmācijām, tad mēs varam sākt rakt dziļāk, kāpēc mēs tā jūtamies par sevi. Un varbūt tad mēs atceramies, ka bērnībā man tur tā tanti to un to pateica, un tas bija ļoti sāpīgi. Un varbūt iepriekš mēs nespētu uzreiz tā kā atgriezties tajās bērnības atmiņās un konfrontēt, teiksim, tos notikumus. Bet tagad, tāpēc, ka mums ir šis pamats, ka mēs jau esam veikuši šīs afirmācijas, un mēs jau tā kā spējam noticēt tai savai vērtībai, mēs spējam uzlūkot to, kas bija, un tas tik ļoti vairs nesāp. Un es domāju, ka arī tev šis decembris, tas nav tikai decembris, tas principā ir oktobris, novembris, decembris, gada izskaņa. Tas būs laiks, kad iespējams uzpeldēs kaut kādas tēmas, kuras iepriekš tu būtu momentā vienkārši nostūmis malā, vispār nebūtu tā kā tām pievērst uzmanību, tikai tāpēc, ka tas ir pārāk sāpīgi, ne, tā nav taisnība, kaut kādas iekšējās aizsardzības reakcijas ieslēgtos, un tu nepievērstos tam vispār nekādā mērā. Bet tagad, tāpēc, ka tu esi izgājis šo te, ja viņš tāds bišķi jocīgs sanāk, tas aplis, kad tu esi izgājis šo ceļu, tu saproti, ka es varu tam stāties pretī, vai es varu to uzlūkot, un tas mani nesalauzīs. Tu esi stiprāks, tu esi zobenu karalis šajā posmā, un tu esi gatavs ieraudzīt. Es negribētu viennozīmīgi teikt, ka tā ir taisnība. Varbūt taisnība tādā izpratnē, ka jā, tā bija. Bet es domāju, tu arī vari pieņemt lēmumu par to, kas ir taisnība tev. Teiksim, ja kāds tev ir bērnībā teicis, ka par to pašu tu esi neglīts vai kaut ko tam līdzīgu, tu vari pateikt, zini, tā nav taisnība. Jā, varbūt tā tiešām notika, tā bija patiesība. No tādas izpratnes, ka
tā bija, tā notika, bet es nepieņemu šo apgalvojumu kā kaut ko tādu, kas varētu tagad mani definēt, mani pateikt, ka es esmu tāds un mani ierobežot. Nē. Un neatkarīgi no tā, kas bija tava pieredze, vai kas ir tās tavas bailes, es domāju, ka tu spēsi viņus uzlūkot ar daudz lielāku mīlestību un sapratni un tādu pieņemšanu. Un es teiktu pārrakstīt to naratīvu, pārrakstīt to ziņu, ko tavs prāts tev muļā uz riņķi tajos brīžos, kad ir kaut kādi izaicinājumi, kad man jau nesanāks, es jau nezinu, es neesmu gana gudrs, gana labs. Pārrakstīt visas šīs pārliecības, kuras nav patiesas. Un es nesaku, ka šis būs tas moments, kad tu atrisinās visas savas problēmas. Šis būs moments, kad tu atrisināsi vai sāksi uzlūkot nākamo lielo lietu. Un es domāju, ka atrisinot šo vai pievēršot uzmanību tam, tu spērsi tiešām lielu soli pretī vēl dziļākam mieram. Jo šī miera kārts un šī brīvības kārts, un interesanti, viņas ir tā kā diagonāli viena otrai, un tā kā sanāk iet cauri visam lasījumam, visam tam tavam gadam. Šīs divas tēmas, es domāju, būs tās, kas tev palīdzēs, miers un brīvības sajūta, tās, kas palīdzēs pārvarēt daudzus izaicinājumus, tādus, kurus agrāk tu nespētu uztvert ar mieru, vai ar šo te sajūtu, ka tu neesi iesprostots krātiņā, ka tev neviens nespiež ar varu darīt to vai ko citu, to, ko tu negribi, to, kas tev nav komfortabls. Tev vairs nebūs sajūta, ka tev ir jāmeklē izejas durvis. Un iespējams tam ir arī saistība ar kaut kādu pašrefleksiju, kad varbūt agrāk tev bija tā, ka domājot par kaut kādu pašizziņas tēmu vai kaut kādām pagātnes pieredzēm, tu gribi vienkārši nomainīt tēmu, bet tagad tu būsi gatavs par to runāt. Varbūt nevis tāpēc, ka tev tas patīk vai ka tu tajā jūties ļoti ērti, bet vienkārši tāpēc, ka tu gribi pārvarēt savas bailes un tu gribi justies ērti arī neērtumā. Es teiktu, šis gads būs tev ļoti, tavā personīgā izaugsmē ļoti zīmīgs, ļoti skaists. Un tava mīlestība pret sevi pašu un sapratne un iecietība pret sevi pašu tikai augs šajā gadā, 2025. gadā. Un man liekas, tā ir vislielākā un viskaistākā dāvana, kuru saņemt. Mīlestība pret sevi. Jo, ja mēs spējam mīlēt sevi, tad mēs spējam mīlēt arī dzīvi. Un tad dzīvot ir daudz vieglāk šeit uz zemes. Lūk, tā, mīļā pirmā grupa, es teiktu, ka tā bija ziņa tev. Es zinu, ka galīgi nebija gari un izsmeļoši. Citus gadus ir bijis daudz garāk un detalizētāk, bet man ir sajūta, ka šogad mums ir bijuši jau, šajā decembrī, mums ir bijuši tik daudz ziņas. Un arī es jūtu, ka šis nav laiks, kad es varētu iedot ārkārtīgi detalizētu lasījumu, kolektīvu lasījumu. Bet, ja nu gadījumā tu tomēr vēlies gada lasījumu, personalizēto, tad droši var man rakstīt, un tad jau sarunāsim kaut ko. Bet jā, kolektīvam dziļāk laikam es neiešu. Bet, manuprāt, šis arī ir ļoti skaisti un vērtīgi. Kaut kā tā. Šī bija ziņa tev par tavu 2025. gadu. Es no sirds ceru, ka tev tā noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā. Lai tev brīnišķīga 2024. gada izskaņa, ja tu šo skaties tad, kad šis video ir tapis.
vai arī jebkurš cits brīdis, kurā tu šobrīd atrodies. No visas sirds vēl tev visu to labāko un tiksimies kā citu reizi. Tā! Sveiki, mīļā otrā grupa! Tātad šis būs tavs 2025. gada lasījums. Šeit mums ir 4 kāšu čupiņas. Katra apzīmē 1 ceturksni tavā gadā. Un mēs iesim cauri katram ceturksnim un apskatīsimies, tad, kas ir tās lielās tēmas vai kas ir tas, kas notiks tavā 2025. gadā. Tad sāksim ar 1. ceturksni, kas ir janvārs, februārs un marts. Tātad mums ir willpower, jeb gribas spēks. Mums ir 9 kausi. Zvaigzne. Šo es uzreiz nolikšu te, lai mums ir vairāk vietas. Un mums ir family room, jeb ģimenes istaba. Tātad tavs 1. ceturksnis 2025. gadā. Es teiktu, ka gada sākumā tev būs iedvesma realizēt kādu tavu sapni. Jo ne tikai tev ir gribas spēks, tev ir arī zvaigzne, un zvaigzne ir, principā, viņa runā par sapņiem, un 9 kausi, kas ir riktīgi, tāda forša laba sajūta, apmierinātība ar dzīvi, piepildītības sajūta, izklausās dīvains vārds. Bet es domāju, sapratu, ko es ar to gribēju teikt. Un ģimenes istaba varbūt kaut kas saistīts ar mājām vai arī ar ģimenes attiecībām. Ja godīgi, es domāju, ka man nav tad diži jāinterpretē, kas varētu būt tavs sapnis, jo to tu zini vislabāk. Bet vienam sapnītim tu pieķersies šajā laikā, vai vismaz mērķtiecīgāk sapņosi. Tātad ne tikai domāsi, cik forši, kā būtu, ja būtu, bet tu domāsi reālos, fiziskos, materiālos soļus, kurus tu vari spērt, lai šo sapni realizētu. Un tas ir daudz. Tas ir ļoti daudz. Un kas ir tik interesanti, ka principā tā gandarījuma sajūta pat vairāk rodas nevis no tā, ka tu izdari kaut ko tā sapņa realizēšanas labā, ka tu tiešām spēr šos soļus, bet ka tu atļauj sev tikai ticēt, ka tas tiešām ir izdarāms. Ne tikai fantazē, bet tiešām to iztēlojies kā tādu realitāti. Man ir grūti to ieteikt vārdos, bet tā ir cita attieksme pret tavu sapni. Tava attieksme mainīsies, tajā būs daudz vairāk tādas mērķtiecības un ticības sev. Ja godīgi, es šeit nesajūtu tik īpaši daudz tādu rīkošanās enerģiju, bet vairāk tiešām tādu atļaušanu sev to gribēt, to, ko tu gribi, un atļaušanu varbūt arī ārējiem spēkiem vai citiem cilvēkiem tev palīdzēt šo te lietu, šo sapni manifestēt. Varbūt ar to arī, ir saistīta šī ģimenes istaba, ka tu lūdzu palīdzību savai ģimenei, vai tu izstāsti citiem savējiem cilvēkiem, izstāsti, ka hei, vispār man bija šāds sapnis, kā jums šķiet. Varbūt, tie pat nav tādi fiziski soļi, kurus tu spēri, tu vienkārši stāsti, es gribētu tā, un kāds tāds, hei, man ir ideja, ja tu pamēģinātu to, un tev tāds, jā, labi ideja. Tā kā viss vēl ir tādā izstrādes stadijā, vēl netiek spērt, varbūt pat nekas netiek izstrādāts, bet tam sapnim jau tiek piešķirta tāda redzamāka forma.
tā nav vairs fantāzija, tas jau ir reāls kaut kas, ko tu varētu paveikt, ja tu tam pievērst uzmanību un arī, teiksim, varbūt citi palīdzētu. Un no tā vien tevī radīsies dziļš prieks, miers, smieklīgi, ka tev jau ir miers, ka gandrīz tev nemaz nevajag to sapni, tev vajag vienkārši to sajūtu, ka, ja tu to gribētu, tu to varētu dabūt. Varbūt ar to arī pietiek, es nezinu. Ļoti, ļoti atkarīgs no tā, kāds ir tavs sapnis, bet kaut kāda virzība uz priekšu, un tas tevī radīs tādu tiešām prieku un gandarījumu. Es domāju, ka mums jāskatās tālāk, jo šis ir tik abstrakti šobrīd. Un droši vien katram arī dziļi individuāli. Es ceru, ka nākamās kārtas varbūt mums palīdzēs mazliet labāk visu saprast. Tātad mums ir Mature Woman, tātad šis ir otrais ceturksnis gadā, jeb tas ir aprīlis, maijs un jūnijas. Tad mums ir Zobena karaliene, superīgi. Mums ir vēl viena Zobena karaliene. Wow, ok. Un mums ir healing, es teiktu, tā būtu dziedēšanās. Šajā gadījumā es teiktu, ka tā ir dziedēšanās, nevis dziedēšanā. Ka tu esi tas, kurš saņem šo dziedēšanu. Liksim šitā te pagaidām. Kaut gan varbūt, skatos, tās kārtas diezgan lielas. Varbūt labāk darīsim šitā, un to maziņo liksim te. Jo pirmai grupai es veidoju arī tā, ka kārtas veido tādu foršu ielociņu ap to 2025. Jā. Tev ir 3, principā, personāži, kas, manuprāt, ir domāts kā viens personāžs tu, kas ir šis te nobriedušais, šeit tā ir sieviete, bet tas ir cilvēks. Labi, te ir 3 sievietes patiesībā, kas ārkārtīgi pasvītro to sievišķo enerģiju, bet es domāju, ka tā sievišķa enerģija ir gan vīriešiem, gan sievietēm, tāpat kā vīrišķa enerģija ir gan sievietēm, gan vīriešiem. Visiem cilvēkiem, visām būtnēm piemīt šīs te enerģijas. Vienkārši, un tev ir dziedēšana, kas ir arī sievišķās enerģijas, tā tradicionāli tāds, tā teikt, atribūts. Ko es ar šo vēlos teikt? Šeit tev bija gribas spēks. Un, manuprāt, gribas spēks ir īpašība, kas ārkārtīgi piemīt. Pirmkārt jau nobriedušai būtnei, nobriedušam cilvēkam, tādam, kurš spējīgs pieņemt lēmumus, tādam, kurš spējīgs uzņemties atbildību. Bet arī, manuprāt, ļoti raksturo Zobenu karalieni konkrēti. Es domāju, ka tu turpināsi virzīties pretī šim sapnim, bet tas, ka tev šeit ir šī dziedēšanas enerģija, man liek domāt, ka šis sapnis nav varbūt tik vienkārši, ka, es gribu tagad uzbūvēt māju, un tad es ņemu materiālus un būvēju. Es domāju, ka šis sapnis vairāk ir saistīts ar kaut ko, ar sevis pārvarēšanu, ar sevis mīlēšanu, cienīšanu. Teiksim, tas, ko tu gribi, tas tava tā zvaigzne, tas, uz ko tu vēlies virzīties, tas prasa to, ka tu sadziedē sevī kaut ko. Sadziedē sevī, varbūt piedod sevi, iemīli sevi, atļauj sev kaut ko. Varbūt arī pateikt nē, jo šīs Zobenu karalienes, viņas tomēr ir diezgan tādas ņipras. Grūti pateikt, runāt pretī kādam, kas ir valdnieks ar zobenu rokās. Es teiktu, tā ir savas spēka apzināšanās, bet tas spēks ir nevis tāds agresīvs un tāds, kurš iet un ar varu panāk, bet viņš ir tāds sievišķīgs, maigs.
Tā ir uzvara bez vardarbības. Es nezinu, kā citādāk to aprakstīt. Tas ir briedums, viedums. Šis nebūs moments, kad tu dabūsi to, ko tu gribēji. Šis būs tas moments, kad tu atrisināsi kaut kādu problēmu vai kaut kādu sāpi, sadziedēsi kaut ko sevī, lai tu varētu tikt pie šī sapņa. Var jau būt, ka šīs 3 sievietes neesi tikai tu, bet ir vēl kaut kādas personas tavā dzīvē, kas tev palīdz nonākt pie šīs pārliecības un pie šī spēka. Kaut gan, ja godīgi, es domāju, ka tas tevī jau ir, un bez tavas iniciatīvas tāpat nekas nenotiktu. Man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi tev sajust, cik tev ir daudz spēka un cik tev ir liela teikšana pār to, kas notiek ar tevi. Es teiktu no ļoti, ļoti praktiskā aspekta, visdrīzāk šajā 2. gada ceturksnī tu piedzīvosi situācijas, kuras tev apstiprinās to, ka tu vari. Tu vari ... ievietot tur, ko vien vēlies. Situācijas, kurās cilvēki ieraudzīs tavu spēku, tavu inteliģenci, tavu novērtēs tevi. Katram tā būs mazliet cita īpašību un situāciju kombinācija. Bet tu saņemsi, man gribas teikt, beidzot, tu saņemsi apstiprinājumu tam, ka tu vari, ka tu zini, ka šis sapnis, pēc kā tu ilgojies, ir iespējams. Un, ja godīgi, viena doma, kas pazibēja man prātā, bija saistīta arī ar varbūt attiecībām un ģimenes veidošanu, jo gadās tā, ka, teiksim, mēs ilgojamies pēc sava ideālā partnera, ideālās otrās pusītes, bet mēs nespējam šo cilvēku satikt, nevis tāpēc, ka viņš neeksistē, nevis tāpēc, ka jums nekad nav pa ceļam, bet tāpēc, ka tu netici, ka tu viņu vari satikt, vai, konkrēti, tas cilvēks, kurš par to sapņo. Es nesaku, ka tā ir konkrēti tava situācija, bet mēs neticam sev, un attiecīgi augstākie spēki nevar mums iedot to, jo mēs neticam, ka mēs to esam pelnījuši, mēs neticam, ka tas var ar mums notikt. Neticība sev principā bloķē šo tikšanos. Un citreiz attiecību lasījumos arī saku, ka varbūt tā, ka tu esi gatavs attiecībām, bet otrs nav, viņš vēl gatavojas, viņš vēl mācās. Un šī, man liekas, arī ir kaut kāda lieta, ko tu mācies, kaut kāda lekcija, kas tev ir jānoklausās, kaut kāda pieredze, kas tev ir jāiegūst. Un šī, manuprāt, ir arī lielākoties tā vismaz ir domāta kā ļoti iedrošinoša un spēcinoša pieredze. Vai viņa tā izspēlēsies 100%, es to nevaru apsolīt. Visdrīzāk, ka tajā būs arī kaut kas grūts, jo tā ir tomēr dziedēšanās kārts. Bet caur to grūtumu tu ieraudzīsi savu spēku, tu ieraudzīsi gaismu, tu gūsi pārliecību par sevi. Un es teiktu, ka tu esi tā puse. Teiksim, ja tev tas ir stāsts par ilgām pēc attiecībām, tu esi tā puse, kas gatavojas, tā kā tāds avokado. Avokado it kā ir nopirkts, bet viņš tik ciets, ka viņu vēl nevarēs. Un tad viņam ir jānogatavojas, jāpaliek mīkstam un foršam un garšīgam. Un tu esi tas avokado, kurš tagad gatavojas. Un tavs sapnis tevi gaida. Vai tas ir cilvēks, vai tas ir darbs, vai tā ir jauna dzīvesvieta. Bet es domāju, ka tu apzinātā vai neapzinātā līmenī zini, ka, lai tu varētu dabūt to savu sapni, tev ir nevis jāspēr fiziski soļi, protams, arī, bet vispirms tev ir jāizpild šis mājasdarbs, tev ir jātop gatavai, tev ir
jānotic, ka tu vari vispār to dabūt. Un tādi tālāk tie fiziskie soļi spērsies ļoti viegli un organiski, un tas notiks. Tev nebūs tā sajūta, ka tev ir jātaisnojas un jāskaidrojas kādam par to, kāpēc tas ir tavs sapnis un kāpēc tu to esi pelnījis. Tu vienkārši zinās, ka tu esi. Un, jā, ļoti... Šis viss darbs, ko tu darīsi šajā, tātad, es teiktu, pirmajā gada pusē, viņš ir ļoti enerģētiskā līmenī. Viņš nav fizisks, un fiziskajā plānā, iespējams, nekas baigi diži nemainīsies. Bet tāpēc, ka es domāju, ka tev būs šī sievišķā enerģija, tev būs ļoti dominējoši šajā periodā. Es domāju, ka tu jutīsi, pat ja varbūt ārēji tās pārmaiņas nebūs tik taustāmas un redzamas, tu jutīsi, ka lietas mainās. Un ka tas sapnis vairs nav tikai fantāzija, bet tas ir reāli kaut kas tāds, ko tu varētu dabūt. Jā, ļoti, ļoti ēteriska sajūta un... ārpus šīs pasaules, gribas teikt. Dvēseliskā līmenī ļoti daudz darba tu paveiksi arī. Labi, paskatīsimies tālāk. Tātad 3. ceturksnis. Sāksim ar mazo kārti. Mums ir imprisonment. Tad mums ir jauns sākums, new beginnings. Tā. Saliksim tā, lai visu redzēt. Un viss mums smuki sakārtojas. Jauns sākums un imprisonment, tas būtu tā kā cietums vai tapt ieslodzītam. Tad ir 10 kausi, un tad ir 4 zobeni. Riktīgs roller coaster. Tas būs, es teikšu, amerikāņu kalniņi. Amerikāņu kalniņi, jā. Man īstenībā šausmīgi interesē, kāpēc te ir 4 zobeni, jo šis tā kā man būtu saprotams šīs 3 kārtas, bet tie 4 zobeni. Ok, labi, es sapratu. Zini kā? Šis cietums, šis ieslodzījums, šī atslēga, kas tur ir priekšā, simbolizē tos šķēršļus, kas visdrīzāk bija tavā prātā, tevī pašā, tos šķēršļus, kas tev neļāva tiekties pēc šī sapņa. Interesanti, ka mēs nonākam pie šī te tikai 3. ceturksnī. Es teiktu tā, ka līdz šim tu strādāji ar sevi, bet zini, kā tas ir, ka tu tā kā strādā ar sevi un domā par sevi un par savas situācijas uzlabošanu, bet tu līdz galam neuzlūko to savu triggeru. Un šeit tas tavs triggers, tas iemesls, kāpēc tu netici, tas iemesls, kāpēc tev ir bail, tas iemesls, kāpēc tavs sapnis vēl nav manifestējies, viņš šeit parādīsies. Un tas būs tas moments, kad tā zobenu karaliene ar to zobenu satrieks tās restes pīšļos. Pārgriezīs tā kā mīkstu sviestu ar savu ārkārtīgi spēcīgo zobenu. Un tu būsi brīvs. Un te ir tev 10 kausi. Tā kā te bija 9 kausi. Tā sajūta, ka jā, ir labi, ir forši. Es beidzot kaut ko daru, vai es beidzot noticu tam, ka mans sapnis var tapt īsts. Bet kas ir tik interesanti, ka šie 10 kausi nav vēl tas sapnis realizējies, manifestējies. Tā ir
Tas ir lepnums par to, ka tu pārgriez tās restes. Tā kā, ja šeit vēl, šajā pirmā gada pusē tu strādāsi ar gandrīz tādā sajūta, ka tu iegūsi zobenu nēsāšanas tiesības. Ja mēs runājam par to pašu zobenu un par to pašu, turpinam par šo pašu tēmu, tad tu iegūsi zobenu vadīšanas, bet lietošanas tiesības, lai tu varētu ņemt to zobenu rokās un cīnīties ar to savu pagātni un ar tām savām bailēm un lai kas ir tas, kas tevi kavē. Un tikai tad, tajā trešajā, mums ir ārā atkrituma šķirējumā mašīna. Labi, es ceru, ka tev pārāk netraucē. Skaļi ir. Un trešajā ceturksnī tu beidzot jutīsies tā, ka, es beidzot varu ņemt to zobenu un stāties pretī savām bailēm. Šis viss bija nepieciešams. Vispār tā uzdrīkstēšanās, tā fantazēšana un tā jau tāda, tā kā sapņu konkretizēšana, tad tā pašdziedēšanās un tā savu spēku apzināšanās, tas viss bija nepieciešams, lai tu varētu uzlūkot to, kas tev traucē, to, kas tev kavē, to, kas ir tās restes, kas stāv starp tevi un tavu sapni, lai tu varētu beidzot tās sašķaidīt, pārgriezt, pārlaust, izvēlies kādu metodu tu gribi, bet, tā kā iznīcināt to šķērsli. Un te ir jaunais sākums. Un šis jaunais sākums nenozīmē, ka tavā dzīvē tā kā pie durvīm piezvanīs tas tavs partners un viss tagad ir 10 kausi un laime pilnīga. Tas nozīmē, ka tu esi gatavs iet un tā kā atrast to cilvēku, vai vienkārši tu esi gatavs iziet saulītē un tur pasauļoties, un tā, ka tas otrs var tevi ieraudzīt. Tā kā šis būs tas moments, jo te 4 zobeni ir tāda tā kā atpūta. Es teiktu, šis būs tas moments, kad tu svinēsi to, ka tu uzvarēsi savus iekšējos dēmonus. Un tas būs moments, kad tev vairs nebūs jāņem tas zobens rokās. Tu varēsi zobenu nolikt malā un atpūsties. Un pārējais jau, no šī momenta, es teiktu, pārējais ir augstāko spēku rokās. Ja godīgi, tu savu mājasdarbu izpildīji. Tu pārvarēji savas bailes, tu pārvarēji savus dēmonus, sacirti pīšos tās restis, kuras tev ierūžo. Un tagad tu vari iečilot. Kaut arī tev vēl nav tas, ko tu gribi, tu zini, ka tas būs. Jo tu savu daļu izdarīji. Wow! Oh my gosh, šis lasījums ir tik ēterisks un tik citādāks, un man tik nenormāli patīk. Ņemam un skatāmies tavu ceturto gada ceturksni pēdējo. Mums ir empowerment. Mums ir 5 zobeni. Mums ir Wheel of Fortune, laimes rats. Un mums ir change. Jā, te arī tas viss ies vaļā. Interesanti, ka te ir 5 zobeni. Man, ja godīgi, pat negribās tev teikt, par ko šīs 2 kārtas runā. Jo, tā kā tu uz to virzies, viss notiek. Man liekas, ka tas var... Labi, es pateikšu tā. Gada izskaņa būs tad, kad reāli sāks notikt fiziskās pārmaiņas. Man neprātīgi gribētos teikt, ka viss notiks ātrāk, bet, ja tev šis nerezonē un ja tev ir tāds, es nepieņemu šādu atbildi, tad tu droši vari neskatīties šo lasījumu, to neņemt vērā. Godīgi es saku, tā kā es neapvainošos, es gribu, lai tev ir tā sajūta, ka jā, būs tā kā es gribu, es veidoju savu dzīvi. Un, ja šis tev liekas vairāk, come on,
tā nav sajūta, ko mēs šeit mēģinām panākt. Bet, es stāstu vienkārši to, ko es redzu un jūtu. Un, ja tev šis rezonē un tev tas ir ok, tad, protams, klausies tālāk. Šeit, principā pēc gada no šī brīža, kad šis lasījums top, bet es nezinu, kad tu šo arī skatīsies, tad būs tās fiziskās pārmaiņas. Vismaz balstoties uz tavu pašreizējo enerģiju. Un tad mainīsies lietas. Kāpēc es teicu, ka es negribu par šīm kārtīm teikt? Jo, ja godīgi man ir sajūta, ka tad, kad tu būsi visu izdarījis, visam šim grūtiem ceļam izgājis cauri, stājies pretī savām bailēm, man liekas, tu sapratīsi, ka tavs sapnis, ka tas, par ko tu fantazēji, ka tas, ko tu gribēji, ka tas nav īstenībā tas, ko tu gribi. Ka tagad, kad tu esi mainījies un uzlūkojies savas bailes, tava vīzija par to, kas ir tā ideālā lieta, situācija, nezinu, kas ir tavs sapnis, bet, tas būs mainījies, un tu gribēsi kaut ko bišķiņ citu. Un atkal, kaut kādā mērā tu būsi pie tā laimes rāta, kur tu varēsi izvēlēties, kuru tad griežam. Tikai atšķirība šeit ir tā, ka tev vairs nebūs jāšaubās, vai es tiešām varu par to sapņot. Tu uzgriezīs to rātu un bliezīs pretī tam jaunajam. Var jau būt, ka tas nebūs kaut kas tā kā pilnīgi cits, vienkārši nianses pamainīsies. Bet jā, te ir sajūta, ka tu būsi mainījies, attiecīgi arī tavs sapnis mazliet pamainīsies, transformēsies, pielāgosies tam, kāds tu esi tagad, kāds tu esi no jauna. Viennozīmīgi es teiktu, ka šis ir ļoti spēcinošs. Tā vēsts, tā doma šim lasījumam apakšā ir tevi iedrošināt, spēcināt un kaut kādā mērā piemiegt tev ar aci un pateikt, viss būs labi. Tu pārvarēsi to, kas tevi bremzē, to, kas tevi neļauj iet uz priekšu, un tu jutīsies vareni. Ne tikai tu zinās teorētiski, ka tu varētu ar to zobenu paveikt lielas lietas, bet tu tiešām arī ņemsi un tās lietas paveiksi, un tev nebūs ne mazāko šaubu par savu spēku un par savu varēšanu. Un zini, tajā brīdī, kad tu zini, ka jebkas tev ir iespējams, tad tiešām atliek tikai izvēlēties, uzgriezt rātu un braukt, iekāpt karietē un braukt pēc savas balviņas. Braukt un dabūt. Protams, tā kā mēs dzīvojam fiziskā materiālā pasaulē, tas var realitātē prasīt laiku, un tas var prasīt arī darbu, bet tā atšķirība starp tevi šeit sākumā un tevi šeit beigās ir tas, ka sākumā tu nebija vispār pārliecināts, vai tu to esi pelnījis, vai tu to vari, vai tas ir iespējams, bet šeit beigās tev nav šaubu. Un tad vairs nav svarīgi, cik stundas tev ir jāiegulda, lai dabūtu to lietu. Tas nav svarīgi, kādi ceļi tev ir jāsteigā, jo tu zini, ka tu dabūsi. Tas nav vairs jautājums par vai, tas ir jautājums tikai un vienīgi par kad. Jo tas būs. Wow! Šis lasījums reāli ir tā kā baterija. Tā kā lādētājs piesprost telefonam. Viņš, man vismaz es sajūtu, tava garīgā komanda, tavi pavadoņi, viņi reāli grib caur šo lasījumu tev pateikt, ka tu vari un tu dabūsi to, ko tu gribi. Un ir ok arī, ja tas, ko tu gribi, mainās, jo tu mainīsies. Un, lai ko tu arī izvēlētos, zini, ka tas ir, man gribas teikt, tas ir pareizi, bet arī augstākie spēki, tavs augstākais es, tava dvēsele grib tevi apdāvināt, grib, lai tu jūties šajā dzīvē labi. Un viss no augstāko spēku puses tiek darīts, lai tā būtu. Tava komanda ļoti, ļoti grib par tevi parūpēties. Un principā vienīgais, kas tev ir jādara, ir viņiem jāatļauj. Un šis gads, šis te aplis arī runā par to, ka
ka tu iemācīsies atļaut, tu iemācīsies izraut šīs restes, kuras stāv starp tevi un taviem sapņiem. Un starp tevi un arī augstākiem spēkiem un tā kā jūsu tiešu miedarbību. Wow! Šis bija skaisti. Es ļoti ceru, ka tu sajūti to enerģiju, ko augstākie spēki vēlas tev nodot caur šo lasījumu. Šis bija tavs gada lasījums. Es ceru, ka tev tas norezonēja. Es ceru, ka tev tas noderēs. Mīļš, paldies tev, ka biji kopā ar mani šajā lasījumā. Un tiksimies kādu citreizi. Tā! Sveika, mīļā 3. grupa! Tātad tu izvēlējies šo kristālu. Un šis būs tavs 2025. gada lasījums. Es varu pateikt, esmu diezgan sajūsmā par šo lasījumu, jo viņš nav super garš, bet man liekas, mēs iegūstam tieši to, kas ir vajadzīgs. Tās galvenos punktiņus uz i. Vismaz man ir tāda sajūta. Kas ir vienmēr forši. Labi, tātad mums ir 4 grupiņas šeit. Katra apzīmē vienu ceturksni tavā 2025. gadā. 1., 2., 3. un 4. Iesim cauri pa vienam un skatīsimies, kas tad tev ir jāzina par katru no šiem ceturkšņiem. Ko sagaidīt no šī gada? Sāksim ar šo. Tātad mums ir jauni sākumi, ļoti atbilstoši jaunam gadam. Tā mēs šo noliksim uzreiz te. Tad mums ir 10 monētas. Wow, ļoti forši. Tā. 6 zišļi. Un oficiāla persona. Tātad 1. ceturksnis tev šajā gadā. Man liekas, kaut kas ļoti forši notiks. Iespējams, ka jau, ja tu šo skaties 2024. gada izskaņā, iespējams jau tas ir procesā. 6 zīžļi, tā ir uzvaras kārtas, bet šajā gadījumā es teiktu, ka tu saņem kaut kādu atzinību, kura jau sen bija, tā teikt, plānā, vai kuru jau sen tev bija jāsaņem. Tā kā ienākas tie augļi, kuriem tu jau sen biji gatavojis augsti, bet sākas viss ar jaunu sākumu. Un tā kā tas jauns gads ir jauns sākums, mēs varam runāt, protams, jauns sākums, jauns gads, bet mēs varam runāt arī par to, ka kaut kas tevī pamainās, jo tu saņem šo atzinību, jo tevi novērtē. Varbūt pat ļoti tā, oficiāli, ņemot vērā, ka ir šī oficiālā persona, kaut kāda formalitāte, kaut kādi dokumenti, kaut kas tiek, kaut kas tiek parakstīts, kaut kas tiek atzīts, nodots mantojumā, nezinu. Kaut ko tu gada sākumā, tātad 1. ceturksnis ir janvārs līdz marts. Kaut ko tu saņemsi, kaut kas tev beidzot pienāksies, pelnīti. Jā, tā kā tu saņemsi dāvanu, principā, no augstākajiem spēkiem un arī no zemes. Negluži no zemes kā zemes planētas, no augstnes, bet var jau būt arī tādā veidā, kaut ko tu būsi iestādījis un tas tiešām būs fiziski izaudzis. Bet ne tikai tas būs tā, ka man ir tagad gandarījums un prieks, jo es kaut ko paveicu un augstākie spēki un apsveic, bet tu manifestēsi fiziskā plānā kaut ko. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Jā, principā es teiktu, ka pavadienas par to, kas tas ir, noteikti ir jau tavā tagadnē, šodienā, kad tu šo skaties. Protams, ja tu šo skaties pēc
pēc šī pirmā ceturkšņa, teiksim, ja šis lasījums tev ir atrads kaut kad jau gada pusē, tad tu vari atskatīties un paskatīties, vai tiešām šāda arī bija. Bet, ja tu skaties šo pirms, tad, kad šis lasījums iznāk, tu vari skatīties, kas tavā dzīvē šobrīd notiek, ko tu dari, un nojaust, ka kurā jomā, principā šajā jomā, kur tu ieguldi savus resursus, savu laiku, savu enerģiju, tur arī būs šie augļi. Un katram tas būs kaut kas pilnīgi cits. Un, ja godīgi, man šķiet, ka mums ir jāņem nākamais ceturksnis, lai mēs skaidrāk tā kā saprastu, kā tas viss savijās kopā. Jo te ir kaut kāds stāsts. Tikai nav tā, ka katrs ceturksnis ir atsevišķa vienība. Galu galā viss tavs gads savijās no visiem tiem pavadieniem, kurus tu arī nes līdz no iepriekšējā gada. Bet tā kā viss ir saistīts, jo tā taču ir tava dzīve, tajā visas jomas, viss ir saistīts. Paskatīsimies, kas ir otrajā ceturksnī. Mums ir dāvana. Man jau liekas, ka pirmais ceturksnis ir kā dāvana, bet tā tēma turpinās. Jā, es gribēju bišķi citādākā secībā likt kārtas. Es atcerējos. Mums ir zižļu bruņinieks. Mums ir 8 zižļi. Ļoti dinamiska enerģija. Mums ir miers. Un tad šito dāvanu mēs liksim te. Tātad otrais ceturksnis. Dinamika. Un atkal... Es teiktu, ka šis ir gads, kurā tu saņemsi tās dāvanas, saņemsi tās veltes, kuras tu līdz, iepriekšējos gados, es dzirdēju mācību gados. Ok, varbūt kādam tās ir arī mācības, varbūt absolvēs šajā gadā, bet iepriekšējos gados tu strādāji, vai tas bija vienkārši darbs ar sevi iekšēji, vai tu reāli fiziskajā plānā darīji darbu, bet te būs tie augļi, te būs tās balvas. Tu saņemsi tās balvas un to atzinību un to dinamiku, jo iespējams, ka iepriekš arī viss vilkās visai lēni un pat šķita, ka tu dari, bet nekas nemainās, nekas nenotiek, nekas nav progresa. Tad šeit es redzu progresu, es redzu dinamiku, un šis konkrētais zižļu bruņinieks, viņš dodās cīnīties ar pūķi. Un man šķiet, ka šī te atzinība, ko tu saņemsi gada pirmajā daļā, tevi tikai iedrošinās uzdrīkstēties sapņot lielākus un tādus drosmīgākus sapņus, uzdrīkstēties darīt vairāk, vēl vairāk. Un tajā pašā laikā ir miers. Tātad šīs divas ir ārkārtīgi dinamiskas kārtas, bet tajā pašā laikā tevī ir miers. Es teiktu, ka tā ir tāda dziļa uzticēšanās un paļāvība, pašpaļāvība, uzticēšanās augstākajiem spēkiem, bet uzticēšanās arī sev. Jā, ka ja tu gribētu, tad tas pūķis būtu uzveicams, tad tādas lielākas ambīcijas būtu realizējamas. Principā tāds pakāpiens jaunā kvalitātē, es teiktu pat, ka tava dzīves kvalitāte uzlabosies, bet vairāk vienkārši tavu iekšējo, tavu sajūtu dēļ, tāpēc, ka tu jutīsies, ka, ok, es varu vēl vairāk, es varu vēl labāk, es varu vēl foršāk. Kaut kādā, tā kā tev ir šeit dāvana, bet man šķiet, ka tā dāvana būs vienkārši tava, tas, kā tu uzlūkosi dzīvi, tas, kā tu uzlūkosi savu realitāti. Tā būs vislielākā dāvana tev, jo, man liekas, ka
te, kad tu lūkojies uz pasauli un uz savu dzīvi un uz sevi pašu kā uz dāvanu, tad paliek ļoti, ļoti viegli dzīvot. Pat tad, ja nāk izaicinājumi, pat tad, ja tev ir jāstājas pretī pūķim, tu zini, ka tiksi galā, tu tiec ar to galā, un tas vēl, tā kā atkārtoti tev apstiprina, ka nekas nav neiespējams. Un tad tu vari cīnīties ar nākamo puķi un nākamo. Jā. Maģiski, ļoti, ļoti skaists. Skaists šis tavs gada sākums. Un man gribas teikt pelnīts. Tik ļoti, tu esi strādājis pie tā, tu esi virzījies uz to, tu esi būvējis šos pamatus. Un tagad, tā kā, teiksim, ja mēs gribam uzbūvēt savu māju, vispirms ir jāliek tie pamati, tad tur ir visas kanalizācijas, vēl, tā kā visi tie ķēpīgie, netīrie darbiņi. Un pats pēdējais ir izrotāt, tā kā, nokrāsot sienas, izrotāt māju, iekārtot to māju. Visa tā piņķerīgā un šmucīgā daļa ir izdarīta, un tagad tu vari iekārtot to māju. Lai kas tā tava māja arī ir, vai tas ir tavs darbs, vai tās tavas attiecības, vai tā ir vienkārši tava iekšējā pasaule, ka tu beidzot vari pievērsties tai smukajai, tai skaistajai, vieglajai, gaišajai daļai. Jo nekādi netīrie darbi vairs tev netraucē. Netīrie darbi, tas būtu riktīgi rakāties pagātnē un meklēt risinājumu kaut kādām problēmām. Un, visas tās lietas, kas mūs izaicina, kas ir grūtas un smagas. Tu to esi paveicis, un tagad tu vari baudīt. Vismaz šis gads, vismaz gada pirmā puse, jo mums vēl ir divas čupiņas, kas jāapskata. Vismaz pirmā gada puse tiešām runā par baudīšanu un tādu harmonisku būšanu. Labi, 3. ceturksnis plēžam vaļā. Mums ir negaidīti ienākumi. Es tā saku, vienkārši fantastiski. Mums ir robežas. Tā, mēs sauksim. Kā lai saliek tā, lai nevienam nekas nav virs uz sejas? Ok. Var arī šādi. Robežas. Skaisti. 5 kausi. Un 6 monētas. Ok, es teiktu tā. Tas ir tā kā tātad šeit pirmajā gada pusē tu iemanto savu laimi, un tad 2. gada pusē, vai vismaz šajā 3. ceturksnī, kas ir jūlijas, tātad 1. ceturksnis bija janvārs līdz mārts, 2. ceturksnis ir aprīlis līdz jūnijas, un 3. ceturksnis ir jūlijas līdz septembris. Jā. Šis ir tas laiks, kad apkārtējie ārkārtīgi sāk interesēties par to, kā tad tev tik ļoti veicās, un es arī gribu. Un es domāju, ne jau tev ir žēl, ka citiem arī ir, bet šīs dāvanas, šī veiksme, kā tas vismaz var izskatīties no malas, ka tev vienkārši veicās, tā ir tava darba rezultāts. Ja citi cilvēki sevi ieguldītos tik ļoti, cik tu sevi ieguldījies, tad viņiem arī tā veiktos. Tā nav veiksme, tā ir reāla darba alga. Tā ir reāli. Tas ir tas, kas mums katram pienāks, būt laimīgam. Bet ir cilvēki, kas kaut kādu iemeslu pēc nespēja pieņemt to, ka viņi drīkst būt laimīgi, par spīti visam kam, kas notiek apkārt. Man šķiet, ka 3. ceturksnī tev būs jāmācās nosprost spēcīgākas robežas, būt stingrākam attiecībā uz to, kam tu dod un kam tu nedod. Jo dzīve tev dos.
jā, dzīve tev dos. Un, zini, varbūt pat tas nebūs nekas tur tāds mežonīgi liels. Varbūt tu nelaimēsi miljonu loterijā. Varbūt tās būs mazas lietiņas, bet es domāju apkārtējie. Tāpēc, ka tu jutīsies labi, apkārtējiem radīsies iespējas, ka tev šausmīgi veicās un ka tu esi laimes luteklis. Un varbūt cilvēki, kurš tas trigero, kuriem ir tāds, šis nav ok, man ir kaut kas jādara lietas labā, vai arī, kur mana daļa? Un, un būs cilvēkam to arī varēs palīdzēt. Varbūt ar kaut kādām materiālām lietām, jo 6 monētas ir materiālās lietas, bet varbūt arī tas vienkārši būs caur padomu, un būs cilvēki, kas novērtēs tavu padomu un tā kā ņems to vērā, un tas viņiem arī palīdzēs dabūt kaut mazu kriksīti tās laimes, kuru tu izstaro. Bet tad būs tie, jā, man ir sajūta, ka būs cilvēki, kas šajā laikā tā kā parādīs to savu netik smuko pusi un dos tev labu iemeslu. Kaut gan es nedomāju, ka tu to meklē, bet var gadīties, ka viņi tev dos labu iemeslu pārtraukt vai, pārtraukt attiecības, tev pārtraukt ar šiem cilvēkiem, vai arī varbūt tā kā pamainīt to attiecību dinamiku vai, cik ļoti tu ļauj šiem cilvēkiem sevi ietekmēt, cik daudz tu viņiem atvēl savu laiku un enerģiju. Es domāju, ka tas būs laiks, kad izvērtēt, kam dot un kam varbūt labāk ne, jo ne visi. Saproti, tu vari dot kādam, kurš tev lūdz, bet ja viņš nesapratīs, ko tu viņam dod, ja viņš nespēs novērtēt, ja viņš nebūs gatavs tai dāvanai, viņš viņu izniekos. Un tad varbūt labāk ir paturēt sev vai arī dot kādam, kurš spēj novērtēt, nekā vienkārši izmest trendstelē. Jā, te ir tāda interesanta gribas teikt mācības stunda, interesanta blakne tai tavai laimei ir tas, ka tu vēl, protams, dzīvo materiālā, fiziskā pasaulē, kur ir arī citi, kuriem varbūt kuri nav tik tālu tikuši savā pašattīstības ceļā un kuriem vēl daudz kas ir priekšā. Man gan liekas, ka tavs iekšējais miers, viņu tā stipri satricināt no ārpus neviens nevar. Jo kaut arī šeit ir tā robežu kārs, tā būtne šajā kārtī, viņa sēž lotus pozā un diezgan tāda, liekas, stabila. Un es domāju, ka kaut arī varbūt tas nebūs patīkami vienmēr uzstādīt šīs robežas, tu to darīsi, diezgan tev nebūs tas ļoti, ļoti grūti, tāpēc, ka tu sapratīsi, kāpēc tas ir nepieciešams. Un es domāju, tāpēc, ka tu apzinies, ka tas, kas ar tevi notiek, varbūt tā veiksme, kā citi to redz, ka tā nav nejaušība, un tā ir rezultāts tiešām tavam darbam un tavam ieguldījumam. Un ja kāds cits nav gatavs ieguldīties, tad, protams, ka viņš nav gatavs arī tam, ko šis ieguldījums nes, tam dāvanām. Un pat, ja kaut kādu mistisku iemeslu dēļ šis cilvēks ir gatavs, visdrīzāk, ka viņa dāvans atšķirtos no tavējām. Tā kā mums katram iedod to, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, un tas, kas tev ir vajadzīgs, ir atšķirīgs no tā, kas kādam citam ir vajadzīgs. Labi, mēs varam runāt par naudu, kas ir visai universāla lieta, bet arī tie iemesli, kāpēc katram vajag naudu, ir atšķirīgi, un viens viņu izšķērdēs pie pirmās izdevības, vai varbūt investēs, bet, tā kā nepadomājot, vai tas tiešām būtu, es domāju, tie scenāriji var būt ļoti atšķirīgi, bet, tā kā, ja tu skaidri zini, kam tev tas ir nepieciešams, un tev ir skaidrs mērķis un vīzija, un varbūt arī skaidrs summa,
kuru tu gribi manifestēt, un tad tu viņu manifestē, tad ir skaidrs, ka tu viņu tur arī ieliks tajā īstajā plauktiņā, īstajā vietiņā, kur viņai ir jābūt un jāaug un jānes vēl vairāk augļi. Bet ja kāds vienkārši pēkšņi tiek pie svešas naudas vēl pie tam, vai, situācijas ir dažādas, un es nesaku, ka nevajag palīdzēt citiem, un es domāju, jā, būs cilvēkam tu palīdzēsi, bet vienkārši man šķiet, cilvēki nesaprot, cik dažreiz tas nav tik vienkārši. Tu nevari otram iedot laimi. Viņam pašam viņa ir jārada. jo tā kā viena laime var kļūt par otru nelaimi. Jā, bet es domāju, ka tu to arī sapratīsi un jau saproti varbūt tagad un attiecīgi. Tas vienkārši būs stāsts par to, ka kādam jāatsaka, bet, tā tas vienkārši ir, un viss. Labi, 4. ceturksnis, gada izskaņa. Mums ir community, jeb sabiedrība. Mums ir kariete. Mums ir surrender, jeb tā kā padodies, ļaujies. Un mums ir empowerment. Es domāju, ka tātad šis pirmais, un es dzirdēju semestris. Kaut kas saistībā ar mācībām. Pirmā gada puse ir saistīta ar to, ka tu gūsti atzinību, tu gūsti panākumus, tu beidzot gūsti tos augļus, pēc kuriem tu ilgojies un tā kā uz kuriem tu strādāji. Un šī otrā puse ir kā tu šo jauno dzīvi, ja tev bija šis jaunais sākums, šo jauno būšanu, kā tu viņu integrē savā realitātē. Un viena daļa patiesībā ir tas, ka tu nosprād robežas un tā kā parādi, kas tev ir ok, kas tev nav ok. Un tev veidosies apkārt komūna ar tiem cilvēkiem, kuri no sirds, kuri nevis grib noķiept tavu laimi vai nokopēt, bet kurus tu iedvesmo, kuri arī grib būt laimīgi, bet nevis ņemot no tevis, bet radot savējo. Un, ja godīgi, tālākais, kas te notiek, ir vienkārši zin kā grāmatās, pasakās jau laikam visbiežāk raksta, un viņi dzīvoja laimīgi līdz mūža galam. Tā man izskatās šis pēdējais ceturksnis. Jā, kaut kādi izaicinājumi noteikti, ka būs, kā jau mums visiem, bet tava attieksme, tava pieņemšana dziļā ir tā, kas ļauj tev visiem šķēršļiem gandrīz vai lidot. Tikai šis cilvēks, viņš ir šajās aukliņās un putni viņu nes. Viņš ir virs okeāna. Ja tie putni viņu atlaidīs, viņš iegāzīsies ūdenī. Bet viņš uzticās, ka tie putni neatlaidīs viņu, ka viņi viņu pārnesīs pāri visām vētrām, visām jūrām. Un, man liekas, tā ir arī tā būs tava, tāda pieeja dzīvei, nonākot gada izskaņā, ka tu vienkārši pieņemsi, ka dzīve ir tāda, kāda tā ir, tā tevi nes uz priekšu, un jo pieņemošāks, jo mīlošāks, jo labestīgāks tu būsi caur to visu, jo vieglāk tev būs. Un tev būs savējie, būs cilvēki, es domāju, ka šeit vairāk ir stāsts par to, ka šie būs cilvēki, kas gribēs no tevis mācīties un ar tevi sadarboties, bet arī atbalstīt un arī iedrošināt un arī atgādināt, ka tu neesi viens un ka viss ir, tā kā es dzirdu tagad to dziesmu, viss ir tieši tā, kā tu vēlies. Varbūt nevienmēr viss būs tieši tā, kā tu vēlies, bet es domāju, ka tu vienmēr spēsi atpazīt, ka neviens tev nemēģina nodarīt pāri,
Un ka pat, ja tu nonāc pie kaut kādiem izaicinājumiem, tad no tiem var mācīties un caur tiem var augt. Un ka galu galā viss tomēr būs tā, kā tu vēlies, vai tā, kā tev būtu vislabvēlīgāk. Un man gribas teikt kaut kādā ziņā, šīs būs kaut kādā ziņā tavas laimīgās beigas vai laimīgās beigas posmam, kurš varbūt sākās ar izmisumu, neziņu, bailēm, vientulību. Un tas nesākās šeit. Tas nesākās šī gada sākumā. Es domāju, ka ir noslēdzies daudz lielāks, garāks cikls. Un principā viņš noslēdzās 2024. gada beigās. Un ar 2025. gadu sākās jauna dzīve. Un tāda dzīve, kur iespējams ir jebkas, kur tu esi atvērts un pieņemošs pret visu. Un tad, kad tev trūkst padoma, tu zini, ka tu to vari lūgt augstākiem spēkiem, un tu paļaujies uz to vadību, ko augstākie spēki tev piedāvā. Un attiecīgi, kaut kādā mērā tu kļūsti neievainojams, un kaut kādā mērā šīs nav beigas, dzīve jau nebeidzās, bet šīs ir beigas tam stāstam, kurā ir jācīnās ar to puķi, kurā ir jājūt sagrautam un vientuļam. Tā vairs nebūs. Man liekas, ka tādā ļoti galējā pozīcijā vai stāvoklī tā nebūs vairs nekad. Man gribas tā teikt. Tas ir ļoti, kā saka, bold statement, ļoti tāds lieli vārdi, ko teikt, bet tikā lielais eksāmens ir nokārtots. Tu saņemsi savu diplomu, jo bija tās vairākās atsauces par studijām, semestri un mācību gadi. Saņemsi savu diplomu, un tālāk jau tu vari doties, kur tu gribi un darīt, ko tu gribi. Un protams, ja tu izdomās darīt kaut ko ārkārtīgi sarežģītu, tev būs kaut kādas lietas, kas jāpārvar, ar ko jātiek galā, bet tu tiksi, un tu pārvarēsi. Un principā, kaut kādā mērā viss ir tieši tā, kā tu vēlies, tādā izpratnē, ka tu veido savu nākotni. Un 2025. gads ir tā pirmā garšiņa par to, kā tas ir. Šis ir ārkārtīgi sapņains lasījums. Sapņains tādā izpratnē, ka viņš izklausās too good to be true, tā kā pārāk labs, lai būtu patiesība. Bet tas ir tas, ko es redzu. Es ļoti, ļoti no sirds ceru, ka tev šis rezonē un ka tev ir tā sajūta, jā, šis ir mans lasījums. Jo tas ir, tad tas ir fantastiski. Es neko labāku nevarētu iedomāties kā šādu gadu. Es pieņemu, ka ir arī visādi mazi sīki kriksīši, gruzīši, kas droši vien, ja mēs skatītos tādus detalizētākus, smalkākus lasējumus par konkrētām tēmām un konkrētāk par katru periodu, gan jau kaut kas tāds arī paceltos, bet pa lielam es domāju, ka vairs nav nekā tāda, vismaz es šeit nevaru ieraudzīt kaut ko tādu, ko dzīve varētu tev piedāvāt un ar ko tu netiktu galā, vai kas tev liktu pilnībā izkrist no tā tava ritma un no tā tava gājuma. Lai kādus izaicinājumus dzīve tev piedāvās, tu tiksi galā. Tu tiksi galā un atradīsi risinājumu un atradīsi ceļu un virzīsies tik uz priekšu. Šis ir tik foršs lasījums! Visām 3 grupām. Varbūt viņi visi nebija tādi izteikti šādā pakāpē, varbūt tādi sapņaini un pasakaini, bet viņi bija
tā enerģija un tā mīlestība un labestība, ko augstākie spēki caur šo konkrēto 2025. gada lasījumu vēlas jums visiem nodot. Viņi ir vienkārši kaut kas fantastisks. Tā, ka es bieži piekūstu no lasījumiem, un es domāju, ka man pēc šī arī noteikti vajadzēs atpūsties. Bet tajā pašā laikā tā mīlestība un tā enerģija, kas nāk klāt, viņa arī mani ļoti tā paceļ un iedvesmo. Un tas ir tik skaisti. Tas ir tik skaisti, ka tas ir jums priekšā. Jā, es ļoti, ļoti priecājos. Lūk, tā, mīļā 3. grupa. Šis bija tavs 2025. gada lasījums. Es ceru, ka tev tas norezonē. Es ceru, ka tev tas noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā. Lai tev brīnišķīga diena. Un tiksimies kādu citu reizi. Atā!